Šarlotas audumos jaunums, mākslīgā zamšāda ar 5% elastānu un adīts materiāls, līdz ar to viņš ir elastīgs. Viena puse viņam ir šāda te melna, otra puse, tā dekoratīvā puse ir šāda, ar virsū tādu, tā kā zamšam līdzīgu tādu faktūru. Produktu aprakstā var izlasīt, kam vislabāk viņš ir piemērots šis materiāls. Un attaisīsim vēl kaut kāds cits krāsas, lai nav tā, ka es būšu pateicis, ka melna iekšpuse, un izrādīsies, ka zaļajam tonim nav melna iekšpuse, bet ir, arī redziet, melna, bet bēšajiem izstās gaišāk. Jā, lūk, kur bēšajiem ir gaiša, un bronzīgajiem šāda te ir. Tā kā pieejams Šarlotas auduma mājaslapiņā, sadaļā pie mākslīgās ādas zamšādas audums. Kā arī mums ir otrs jaunums, kas ir pie mākslīgās ādas, šāda te ļoti skaista, man liekas, rudens un pavasariem tāda nobružāta āda, varētu teikt, mākslīga āda. Šāda te iekšpusīta viņa ir. Un šeit jau var veidot, man liekas, viņa ir tāda biezāka. No viņas jau var apšūt mēbeles, kaut kādas dekorus, veidot tur somas, maciņus, žaketītes un vēl daudz ko citu. Var iegādāties mūsu mājaslapiņā šarlotasauduma.lv, kā arī klātienē Cēsīs Jāņa Poruka ielā 23.